Strauji tuvojas Daugavpils 750. gada diena, un savu jubileju pilsēta svinēs grandiozi. Dzimšanas dienas svinībām gatavojas visi, tā skaitā arī pašvaldības uzņēmums Daugavpils Satiksme. Un jau tagad mēs varam vērot autobusus un tramvajus, kuri sapucējās un atgādina mums, ka Daugavpils šogad svin savu 750. gadu jubileju. Gaidot svētkus, arī Daugavpils Satiksme autobusu un tramvaju vadītāji saposīsies, īpašajam notikumam uzvelkot svētku vestes. Kādas tās būs, uzzināsim jau tuvākajās dienās. Kā arī pilsētas svētku ietveros 30. un 31. maijā un arī 1. jūnijā Daugavpils Satiksme pilsētas iedzīvotājiem un viesiem organizēs 6 aizraujošus braucienus ar retro tramvaju, kas kursēs 1. tramvaja maršrutā. Papildus tiek plānoti 3 reisi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un pilsētas invalīdu biedrībām. Šis mini brauciens notiks ar atjaunoto retro tramvaju, kas aprīkots ar 36 sēdvietām. Gida pavadībā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja paskatīties uz Daugavpili citām acīm, uzzināt tās leģendas, noslēpumus un vēstures faktus. Retro tramvajs ir pieejams arī individuālai pasūtīšanai. Plašāka informācija ir pieejama Daugavpils Satiksmes mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv.